sēkļu fejas. Griežas un skrienas, tad apstājas uz vietas, uzmetas un liekas šīs vēja fejas. Bet tās, kas spīd un mirt un sātās krāsās spirkt, tās baltās un ātrās, tās gaismiņas mazās, māmiņas ir. Jūs redzēsiet tagad kā māmiņas, kas jūsu ikdienu padara par pasaku. Viņas arī šodien jums ir sagatavojušas kādu stāstu kā pasaku. Un es gribu, lai visi bērni zina arī to, ka rītā ir māmiņdiena un samīļojiet savas māmiņas rītā. Ir gan māmiņas, gan tēti, kas jums stāstīs tūliņ tādu stāstu, kas saucās Svešiniece puķu dobē. Un šajā stāstā piedalīsies gan puķis, gan citi varoņi. Bet te piedalīsies tādas puķes kā Narcise, kas ir par visām puķēm vislepnākā šajā puķu dobē. Skaista un dišcildīga. Piedalīsies arī tāda puķa Mārpuķīte, kura ir vienkārša un parasta smaržīga puķīte. Tad piedalīsies Gaļbiksis un Gaļpiesis, kas ir vienkāršas smaržīgas puķis, kam nekur nevēlas šīs puķis iejaukties. Un, protams, Pienene, kas ir gudra puķe un pašas dobas līdere. Ai, cik skaists laiks, un saulīte tā silda, putniņa čīvina, un vējš vēsina. Un kā smaržo gaiss, tas ir pavasaris. Nevis gaiss smaržo, bet mēs Narcises smaržojam. Nē, ne jau tikai būs, arī Gaļbiksim un Gaļpiesim ir patīkama smarža. Ko tu te runā? Rastā Mārpuķi, un tāpat kā tās gaļu puķis. Jūs no īstām smaržām neko nesaprotat. Jūs visas drīzāk smirdat nekā smaržojat. Ko tu tur teici? Tūlīt atkārto. Mierā! Izbeidziet! Vai tik tiešām tik ļoti grūti saprasties mūsu iemīļotā dobītē? Ja nevarēsim cits ar citu satikt, katru izstādīs savā dobes kaktā. Vai to jūs vēlaties? Nē. Pienenē taisnība. Mēs taču visi esam labi draugi un kaimiņas, vai ne, Narcise? Bet tad nevajag apšaubīt mūsu dišciltīgo izcelšanos un krāšņo skaistumu. Neviens jau to neapšauba. Tikai nevajag aizmirst, kā arī citas puķis smaržo. Tikai katra savāda. Au, kas tu tāda? Es ļoti atvainojos, ka jūs iztraucēju, bet man ir nepieciešama palīdzība. Es redzu, ka jūs visi šeit citu labi pazīstat, bet es esmu ieradusies pavisam nesen. Vai kāds gadījumā nezinu, kā mani sauc? Nē. Kā, vai tu nepazīsti? Nezinu savu vārdu. Tur jau tā lieta, es nezinu, kas es esmu un kā mani sauc. Nabazīte. Kā var nezināt savu vārdu? Un svešiniecei nav ko darīt mūsu dobītē. Ej prom nejaukā svešā puķa. Es tikai nezinu savu vārdu. Tas arī viss. Vispār jau diezgan aizdomā. Varbūt tu kaut ko tas piego? Kāpēc jums uzreiz nav prātā tas pats ļaunāk? Bet viņa taču ir svešiniece. Un svešiniecei nav ko darīt mūsu dobē. Varbūt viņa pilna ar baciļiem un kukaiņiem un pielaidīs tos mums. Nē, man nekas slikts nekaiš, nekas slikts nekaiš. Man tiešām nekas nekaiš. Ja tāds patukšāks vēderiņš, derētu kādu gardumu uzēst. Vakar te dobē redzēju vienu treknu iemaldījušu uz pieneni. Tā tagad būtu īstā reizē uz kārā zobu. Nu, kas ir puķes, ko klusējat? Kur palika tā dobē iemaldījusies pienene? Tu drusīt būsi pārskatījies. Tā piena nav citā dobē. Ko? Kas to teica? Zila puķe? Kas tu tādu? Tu apēdi manu pieneni? Nē, es neēdu pienu.
pienenes. Bet kas es esmu, to gan es nezinu. Ir nu gan muļķīga puķa. Pati nezinu, kas īsti ir. Labi, ja nevaru atrast to pieneni, tad es no tevis pagatavošu sev zilos pavasara salātiņus. Varbūt būsi īsta delikatese. Ārprāts, svešai puķei tagad jāiet bojā manis dēļ. Bet viņa bija vainīga, ka runāja pretī trusim. Kā mēs vispār varējām tik mierīgi noskatīt? Vienkārši bēr, ka trus mūs pašus neapēd. Viņa nav žēl. Mums jāiet trusim pa pēdām un svešā puķa jāizglābi. Kāpēc? Tāpēc, ka visām puķiem jāturās kopā un cita jāaizstāv. Kā tad būs, kurš nāc palīdzi? Es. Pienenē taisnība, jau visi, vai nenācis? Nu labi. Tā, tagad sēdi te un nekusties, lai varu izdomāt īsto salātu recepti. Es jau neesmu nekāds parastais trusis. Esmu pieredzējis pieklājīgi, kā restorānā. Trusīt, nesteidzies ar to salātu gatavošanu. Varbūt vispirms tomēr vajag noskaidrot, kas es tāda esmu. Varbūt es nemaz neesmu ēdama. Man nemaz negribētos, ka manis dēļ tev sāpētu vēders vai notiktu vēl kas ļaunāks. Ko tu tur runā? Man vēders nekad ne no kā nesāp. Un nekas slikts nemēdz notikt. Bet varbūt šī būs tā vienīgā, tā pati pēdējā reize, kad tā būs. Varbūt es esmu indīga. Tu beidz mani te baidīt. Es tikai cenšos tevi brīdināt. Labi. Tā. Tūlīt visu par tevi noskaidrosim. Kas man varētu palīdzēt? Zinu! Profesors Ezis. Viņš vienmēr visu zina. Tā. Tagad tu te sēdi un nekusties, kā nesabojājies. Tūlīt es visu par tevi noskaidrošu. Kur tu ir tāds atradums? Lūk, profesor, te ir tas, par ko es jums stāstīju. Vai, interesanti. Nu, apskatīsim. Izpētīsim. Noskaidrosim. Ja jūs te tik ilgi, tad es tikmēr aiziešu pēc piedavām saviem zilajiem pavasara salātiņiem. Ēdžuši. Eža kungs, lūdzu, palīdziet man. Interesanti. Kā gan es jums varētu palīdzēt? Lūdzu, palīdziet man. Eža kungs. Oi, Jūs atnācāt mani izglābt? Jā! Sodīši to nejauko trusi. Varbūt viņš atļaus par daudz. Pagaidiet, bet tas taču nav trusis. Tas ir profesors Ēzis, kuram trusis lika mani izpētīt. Patiešām tas nav trusis. Bet vai ežu narcises neēd un puķus uz adatām nesprauž? Nē, mēs neēdam nevienu puķi. Apžēlojieties un atbrīvojiet mani. Es taču jums varu palīdzēt. Kā tad tu vari mums palīdzēt? Jums nemaz trusis nav jāsoda. Es varu pagatavot brīnišķīgus burvju salātus, no kuriem trusim nekad vairs negribēsies ēst nevienu puķi. Tiešām, tas ir iespējams. Nu, patiešām atbrīvojiet mani un es jums pierādīšu to.
Nu, tagad jūs puķis ejiet paslēpieties. Bet es pagatavošu salātus. Nu, kartālumus. Pagatavosim salātus, bērni, ja? Trusim pārmācīsim trusi, lai viņš neēd puķes. Tā. Burvju salāti. Tad vajag burvju brilles. Tad mums vēl vajadzēs šo. Te. Un tad tādas burvju tabletītes. Tās trusi pārmācīs. Nu, tā. Nelien iekšā. Visvar nevajadzēs. Viņam pietiks. Skatāmies tagad. Ir kāds sarkans. Pieliksim otru. Redz, cik skaists palika. No kāda? Ieturēsi. Redz kāds? Tas ir labi, tā vajadzēja būt. Labi. Tiksim ir klāt. Ieliesim pie salātiem. Labi, drusciņ. Un es domāju, tūlīt jau viņš nāks atpakaļ, ātri jāpaspēj. Nu, un salāti mums ir gatavi. Nu, Ezi, noskaidroju visu par zilo puķi. Jā. Kur viņu vispār ir? Tu viņu pats apēdi? Nē, Truša kungs, nomierinies. Es no viņas pagatavoju burvīgus, brīnišķīgus salātus. Tas labi. Dod šur to salāts, man jau ļoti gribās ēst. Lūdzu, labu apetīti. Kaut kas jocīgs. Bet bija jau arī jocīgi puķi. Tā dīvaini kļūst. Nebija taču indīgi eiz, vai ne? Nā, ko tu? Labi. Puķis nākat. Pilna istaba ar puķiem. Pienene, Narcise, Mārpuķi, Gaiļu puķi, vēl viena zila puķa. Varat visus tagad apvērt. Bet kāpēc man nemaz negribas ēst? Puķi. Varbūt tomēr? Nē, labāk tomēr iešu uzreiz dālīti. Profesora Ezi! Es taču teicu, ka es jums varu palīdzēt. Bet pagaidi, profesor Ezi, vai to, kas es esmu, to jūs noskaidrojāt? Protams. Es taču esmu īsts profesors. Un tu, mīļā, tu esi zilsniedzīte, tikpat skaista un dišciltīga kā Narcises. Zilsniedzīte, cik skaists vārds! Un pati tikpat skaista kā vārds. Kā no debesīm nākusi, debesu zilums un sniegs. Nu tad laipni aicināt zilsniedzīti mūsu dobē. Paldies! Es zināju, ka mēs visi varam kļūt par labiem draugiem.